Kam būtu jāpievērš uzmanība jau zīdaiņu vecumā, lai veiksmīgi attīstītos lasītprasme? Būtu jāpievērš uzmanība dzirdēji, redzēji un taustēji, jo tās ir maņas, ar kurām bērns no pirmajām dzīves dienām uztver šo pasauli. Un jau no mazotnes mazulīts jau reaģē uz skaņām. Viņš sadzird mammas balsi, tēta balsi, tembru sadzird, augstumu, skaņas augstumu un arī ritmu. Un šādā veidā mazulīti var trenēt jau pie dažādām skaņām un ritmiem. Ja, kad vecāks runā ar savu bērniņu, viņš var čukstus skaļi, zemu, augstu ar viņu runāt. Protams, arī ļoti veiksmīgs priekš dzirdes attīstībai ir šūpuļdziesmas dziedāšana. Arī izteiktu ritmisku pantiņu skaitīšana, vai tie paši skaitām pantiņi, mazi, īsi. Tāpat arī ļoti veiksmīgs priekš dzirdes attīstības ir tad, kad mēs darbojamies, mēs komentējam savu darbību. Nu, piemēram, mazulīti ģērbjam, lai iziet ārā, mēs viņam stāstam. Uzvilksim cepuri, tad jacim, iesim ārā, un tas ne tikai veicina dzirdes attīstību, bet arī valodas, jo veidojas valodas krātuvīte ar jauniem vārdiem. Vēl tālāk ir tāda par redzes attīstību, arī tā sākās no pašiem pirmsākumiem, kad mēs mazulim rādam dažādas rotaļlietas, košas, ja, kustinam no vienas puses uz otru pusi, ja, viņam actiņas seko līdzi, var kustināt uz augšu, uz leju, ja, un to var darīt mājās, ja, bet tad, kad bērni iet ārā ar bērniņu pastaigāties, tur arī automātiski notiek redzes attīstība, jo viņš fokusē savu redzi dažādiem priekšmetiem. Tie, kas kustās, tie, kas ir tuvu vai tālu. Un kas vēl priekš redzes attīstības ir ļoti svarīgi, ka šajā vecumā jau var rādīt pirmās grāmatiņas, kas ir domāti pašiem mazākiem bērniņiem, kuros ir lieli, skaisti, varētu teikt, zīmējumi, ja, kur ir melnbalti zīmējumi, kontrastaini, izteiktas formas, un arī tur viņš trenē jau savu redzi. Un runājot par tausti, kura arī jau sāk attīstīties kopš pirmajām dzīves dienām, ir svarīgi sākt attīstību ar pieskārieniem, jo mazulim piedzimstot āda ir viens liels taustes orgāns. Ja? Viņš uztver to visu caur ādu, un visi pieskārieni, glāsti, masāžas, tas veicina šo taustas attīstību. Un, protams, ir svarīgi atcerēties, kad mazuļi atklāja rociņas un kājiņas, viņas mēdz nogaršot. Bet tā nav ēšana kā tāda nogaršošana, tā ir izzināšana, tā ir tauste, jo arī taustes receptori atrodas arī mutē. Jā, varbūt kā tieši maņas ir saistītas ar lasītprasmes apgūvi? Nu redz, tātad dzirde ir tieši saistīta pēc tam ar skaņu pareizu izrunu, burta uzrakstīšanu, tas notiek vēlāk, ja? Tātad saklausīt, sadzirdēt. Ar redzi saistās saredzēt un lasot, lai acis spēj līdzi iet tekstam, ja? Un savukārt ar tausti, tausti ir tā, caur kuru mēs visu uztveram. Un šeit kā papildus, ja šī tauste nav attīstījusies pilnvērtīgi, tad bērns daudz ko negrib taustīt, un līdz ar to sīkā pirkstu muskultūra nav trenēta. Un arī, kas ir svarīgi šajā vecumā, ir ļaut bērnam brīvi kustēties, jo kustība ir cieši saistīta ar domāšanas attīstību. Un visas aktīvās kustības, trāpošana, iešana, skriešana, lekšana, viņa veicina domāšanu. Un tāpēc bērniem ir jāļauj kustēties un jāvingrina kustēties. Pat ir speciālisti, kuri
Iesaku vecākiem pievērst uzmanību, kādā apģērbā bērns ir apģērbts, jo pārāk mazs vai pārāk liels vai pārāk biezs apģērbs arī ierobežo bērnu kustības. Un līdz ar to bērns kļūst neaktīvs vai mazaktīvs. Ja viņam traucē kaut kādas garas piedurknes vai cepura krīze uz acīm, tad šo pasauli viņš nevar izpētīt. Un līdz ar to arī nenotiek šīs taustas vai vispār maņu attīstība. Cik liela nozīme ir sīkās motorikas attīstīšanai, lasītprasmes veicināšanai? Tātad plaukstas sīkā motorika ir vajadzīga, lai veiktu smalkas un precīzas darbības. Ja? Un tajā bērns izmanto pirkstus. Un šī te motorika sāk attīstīties jau pašā zīdaiņa vecumā, kad viņš jau tver rotaļlietas. Jēdzienu pašu kā sīkā motorika mēs saprotam ar to, ka mēs mākam izmantot šīs te muskuļus tādā aktivitātēs kā zīmuļi, ja, vai rakstām piedurumu turēšanā, šķēru griešanā, griešanā ar šķērēm, konstruēšanā un mazu sīku priekšmetu lasīšanā, ja šis viss veicina. Kāpēc tieši sīkā pirkstu muskultūra? Jo sīkā pirkstu muskultūra veicina valodas centra attīstību, jo viņi smadzenēs atrodas viens otram ļoti blakus. Kustīgi pirksti attīsta valodu. Un tad, kad bērniņš iemācās turēt lielākus vai mazākus priekšmetus, pārlikt mantiņu no vienas rokas uz otru, tad aptuveni 9 mēnešu vecumā bērniem sāk attīstīties tāds pincetes tvēriens. Tas ir, ka 2 pirkstiņi spēj mazus priekšmetus lasīt. Un tas arī ir priekš sīkās motorikas ļoti labs treniņš un arī valodas treniņam. Tad, kad jau ir 2 gadi, tad jau viņš veic sarežģītākas darbības. Ja? Piemēram, viņš var noturēt zīmulīti, noturēt kāroti, lai pats ēstu. Un tas ir tas mirklis, kad notiek bērnu pašapkalpošanās prasmes iemaņa, un ja nav šī pirkstu motorika netiek attīstīta, tad bērns praktiski par sevi viņš neko nevar izdarīt. Ja? Un kas ir svarīgi šai pirkstu muskultūrai vēlāk, tad, kad bērns iet skolā, viņš prot aizpogāt pogas, aizvilkt drābēs slēdzēs, sasiet šnoris, kas arī ir treniņš. Kā mēs varam attīstīt sīko pirkstu muskultūru? Ir ļoti daudz dažādi interesanti uzdevumi, bet viens no tādiem, kas neprasa lielu ieguldījumu vecākiem, ir sabērt kastē daudz dažādus dabas materiālus, čiekurus, zīles, akmentiņi, kociņi, un ar tiem darboties. Viņš var lasīt atsevišķi, izlasīt, šķirot. No sākuma, protams, jūs tikai spēlējās, bet notiek šīs sīkā pirkstu muskultūras attīstība. Otrs ir tauste, viņš jūtas mīksts, ciets, gluds. Ja? Tad, kad bērns sāc runāt, tad mēs varam uzprasīt, kāda priekšmets ciets vai mīksts, asvais vai raupšs. Vēlāk, tad, kad jau kādi 3-4 gadi, tad jau bērnam var piedāvāt tādu parastu spēli, populāru aklais maisiņš, kur saliek iekšā dažādus priekšmetus, un bērns liek roku iekšā maisiņā, neskatoties satver priekšmetu un mēģina saprast, kas tas tāds ir. Un, ja izdodas uzminēt, tad ir veiksme, bet, ja tomēr neuzmin, tad var vilkt ārā un skatīties un saprast, noskaidrot, kas tas ir par priekšmetu. Kāds vēl šai spēlē ir bonus, kad jau netīšā veidā mēs mācām bērnam īpašības vārdus, priekšmetu nosaukt. Ja? Arī ļoti labs treniņš sīkās pirkstu muskultūras attīstībai ir, kad bļodā ieber putrēnus vai pupas un saliek sīkus priekšmetus, kur viņam jāvelk ārā, jāatrod, jāsašķiro. Protams, ļoti svarīgi skatīties, lai bērnam ir droši šāda nodarbe. Un visās šajās darbībās, kad jūs darbojaties ar bērnu, ir svarīgi, kad tiek komentētas darbības. Ja, tad, ja bērns rāda kādu priekšmetu, mēs nosaucam vārdu, palīdzam arī nosaukt īpašības. Ja, tādā veidā bērns arī
veido savu valodas krātuvīti. Tad ir pašas lasīt prasmes sākumā. Nu, pats sākums šai lasīt prasmei ir ieinteresēšana par grāmatu. Un par grāmatu mēs jau bērnu varam ieinteresēt kopš pašiem pirmsākumiem, kad vienkārši kopā ar bērnu skatāmies viņam atbilstošas grāmatiņas, košas, ar lieliem attēliem, varbūt arī ar reljefiem un stāstam, ko redzam. Un tad, kad bērns jau ir lielāks un prot arī runāt, mēs viņam varam rosināt, lai viņš pastāsta, kas tur ir redzams. Ļoti labi arī ir veiksmīgi bērni interesēt ar grāmatiņu, ne tikai skatoties bildes, bet arī lasot kādus interesantus dzejolīšus vai skaitām pantus. Un šī te nodarbe ir tik jauka un jautra, kas izraisa emocijas pozitīvas. Un ir tā, ka bērns pēc tam prasa vēl un vēl. Jo tas, ko viņš ir izjutis, tas viņam dod pozitīvas emocijas un vēl vienreiz piedzīvot. Vēlāk jau tad, kad mēs lasām kaut vai īsu stāstiņus, ja tādus, kas atbilstoši bērniem, varam novērot, ka bērnam pieaug uzmanība un koncentrēšanās noturība. Tad jau mēs varam pievērst viņu uzmanību burtiem, kādiem vārdiem, un tad jau pat nepamanot, viņš sāk pats prasīt, kur ir mans burtiņš, kur ir tēta burtiņš, ja? Vai kas tur ir rakstīts. Ja? Un šī interese parādās lēnām, un tāpēc mums, kā vecākiem, par to nevajadzētu stresot. Svarīgi tad, kad bērnam rāda burtu, ir pateikt, ka lūk, ka tas ir t burts, un vārds tētis sākās ar t skaņu. Vārds mamma sākās ar m skaņu. Un tā var spēlēties, turpināt. Un grāmatas nekad nav par agru sākt lasīt, jo grāmatu lasīšana kopā ar bērnu ne tikai bagātina viņu valodu, bet arī šis ir mirklis, kad jūs esat kopā divatā un veltat viņam, tieši viņam uzmanību. Un šādā veidā jūs pievēršot šo uzmanību, paužat bērnam to, ka tu esi drošībā, viss ir kārtībā. Vai videi ir ietekme lasīt prasmes veicināšanā? Jā, vide ir viens no būtiskajiem faktoriem, kas ietekmē visa bērna attīstību kopumā. Un tā ir skaitā arī lasīt prasmē ir vajadzīga radīta vide. Ir novērots, ir tāds veikts pētījums, ka bērni, kuri nāk no ģimenēm, kurās vecāki paši lasa un rosina arī bērnu interesi par grāmatām, daudz agrāk viņiem rodas motivācija un vēlēšanās to darīt pašiem. Jā, protams, ir svarīgi ņemt vērā to, ka bērni nāk no dažādām sociālām vidēm, dažādām kultūrām, un līdz ar to katram šim bērnam ir sava pieredze, kā viņš mācīsies lasīt un kad to sāks darīt. Jo nav tāda precīza vecuma, kad bērnam ir jāsāk. Vienkārši viņam radīsies šī interese, un tad ir tas brīdis, kuru nevajadzētu palaist garām, bet viņu turpināt attīstīt. Un ļoti svarīgi, ka tajā brīdī, kad jūs šo pamanāt, ir turpināt lasīt grāmatas. Ir ļoti daudz metožu, kā bērns ieinteresēt ar grāmatām, un viena no metodēm ir, kad, piemēram, pareizas grāmatas izvēle. Piemēram, ja bērnam interesē automašīnas, tad grāmatu pirmo iegādāties par automašīnām, ja? Vai interesē lelles, tad attiecīgi par lellēm grāmatu.
jo tajā brīdī notiek šī te pozitīvā pieredzes gūšana, kad es lasu to, vai man lasa priekšā to, kas man patīk. Un līdz ar to pēc tam bērns būs atvērtās pret šo procesu, vispār lasīt prasmi. Droši vien kopīgiem pieredumiem un arī ģimenei ir kaut kāda loma. Jā, ģimene ir tā, kas ir liela loma, un šī tā veidot tādu rituālu kopā kopīgu lasīšana, ja, viņa attīsta ne tikai valodu, bet arī emocionāli bērnam rada drošu vidi. Un ir tā, ka kādreiz visas dienas gaitā šī te mazā grāmatu lasīšanas brīdis ir vienīgais, kad mēs esam vistuvāk ar savu bērnu. Un varbūt arī tāds mirklis, ka tieši tad bērns kaut ko var uzdot, kaut kādu ļoti privātu jautājumu, ko nekad nav uzdevis vai baidās uzdot. Tas ir ne tikai lasīšanas grāmatas, lasīšanas kopā pūšanas laiks, bet tas tāds ļoti intīmi tuvs ar bērnu laiks, nedalīta uzmanība tikai viņam. Varbūt pastāst sīkāk par pedagogu un vecāku miedarbību. Lielu tādu ieguldījumu lasīt prasmes veicināšanā un apgūšanā paveic arī pirmskolas skolotāji. Šeit bērni apgūst, turpina apgūt, papildināt vārdu krājumu, ja? Veido priekšstatu par jēgpilnu lasīšanu, un ka tā ir aizraujoša darbība varbūt. Un svarīgi atcerēties to, ka lasīšana notiek vienlaicīgi kopā ar rakstīšanas prasmi. Nevar viņas atsevišķi trenēt. Protams, arī pirmsskolā skolotāji veido šo sapratni starp skaņu un burtu. Un liela nozīme arī šajā vecumā tiek pievērsta klausīšanās prasmēm un runas prasmes attīstīšanai, tieši pirmsskolā. Un arī bērni pirmsskolā jau iegūst tādu priekšstatu, ko nozīmē lasīt lielākus literatūras darbus, ja tāds garākas pasakas, dzejoļus. Lūk, un tad, kad bērni absolvē pirmsskolu, viņš spēja izlasīt īsus vārdus un saprast, ko ir izlasījis. Nu, varbūt kādam pieaugušam šķiet, kas tur ko neizdarīt, ja? Nu, ļoti vienkārši, bet šim mazajam cilvēkam tas ir tāds liels panākums, kad viņš spēja atpazīt un savienot šos te burtus, lai izveidotos savienot skaņas, lai izveidotos vārdi. Un tad, kad notiek šī valodas prasmu apguve, tad liela nozīme arī ir vecāku iesaistē. Vecāki var tātad turpināt mājās lasīt pasakas, atpazīt burtus, saklausīt skaņu, arī veidot atbalstošu vidi, tad, kad bērns mācās lasīt. Atbalstoša vide nozīmē tas, ka mēs, kā pieaugušie, esam pacietīgi, iejūtīgi. Ja bērnam neizdodas, mēs viņu atbalstam, rosinam, mudinam, jo tādā veidā viņš gūst pozitīvu pieredzi, kas veicina turpmāk viņa attīstību valodas. Bet, ja pirmie soļi lasīt prasmes apguvē viņam būs negatīvi, vai ar kādām bēdām vai dusmām, tad var gadīties tā, ka bērns vispār atsakās lasīt, ja, vai tā kā procesu tādu, ja, vai viņam rodās papildus stress, un ir pat novērots, ka bērni vispār atsakās grāmatas skatīties. Un arī ļoti svarīgi, ka šo lasīt prasmes apgūšanu nevajadzētu izmantot kā sodu, jo tas arī rada tikai negatīvu emociju, negatīvu sajūtu. Viens no tādiem interesantām nodarbēm pašiem mazākajiem ir dažādu priekšmetu pētīšana. Man te ir salasīti dažādi sīki priekšmeti, un mēs ar bērnu varam spēlēties un saukt, kas mums šeit ir
automašīna, klucītes. Ja? Vēl šos priekšmetus var izmantot, kad saliek šādos te maisiņos, pašu gatavotos. Var nebūt burtiņš uzrakstīts, kur bērns var likt rociņu iekšā, ņemt ārā priekšmetus un arī mācīties nosaukt visu, kas ir atrodams ar šo te skaņu. Ja? Zivs, zeķus, zvaniņi, zirgs, zilonis. Lūk tādi, ja? Tas būtu viens tāds uzdevums. Otrs uzdevums ir tādas spēļu kārtas, uz kurām ir attēloti burti. Šīs kārtas var izmantot dažādi. Var mācīties nosaukt, kas šeit ir attēlots, bet var arī uzspēlēt tā kā kārtas, kad tiek izdalītas dalībniekiem, un tad spēlē, ja, kurš nenosauc, tas ceļ augšā. Redz, līdzīgi tādi. Tād lielākiem bērniem ļoti patiktu arī burtu grāmatu gatavošana. Šeit var izmantot vecus žurnālus, avīzes, bet arī var sagatavot kādu darbiņu jau datorā. Piemēram, tātad burtiņa K grāmata. Šeit ir bērns uzgriezis attēlu, kāds no pieaugušiem uzraksta. Jā, var bērns pēc tam pats ar citas krāsas zīmolīti pārvilkt, vai rakstīt blakus. Ja? Šī te izpratne par skaņām. Un arī viņš redz, netīši mācās šī te priekšmeta vai attēla nosaukumu. Arī šeit tāds uzdevums, kur ir sākts ar vienkāršāko, bet aiziet uz sarežģītāko. Tātad ir sagatavoti vārdi, jebkādi vārdi, īsi vārdi, kur nav līdzskaņu daudz, kur nav divskaņu, kur ir tā, kā tu dzirdi, tā arī raksti. Un bērnam tiek piedāvāti vārdiņi, tiek piedāvāti jau sagatavoti burtiņi, kas viņam ir jāizgriež, vai arī par to avīzi žurnālu. Bērns meklē burtiņus un pēc kārtas saliek tādu pašu vārdu. Vēl, lai pastiprinātu šo te izpratni par vārdu, var pielīmēt attēlu. Lielāks bērns var uzzīmēt zaķi. Ja? Varam dziļāk iet, varam spēlēt spēli, apvelc visus ikburtus, izskaiti, cik burtus tu esi apvilcis. Šo pašu darba lapu mēs varam izmantot, kad mēs uzrakstam, kā rakstītiem burtiem izskatās šis vārds, kā ar lieliem drukātajiem, un atkal piedāvāt viņam ar citas krāsas zīmolīti pārvilkt šos burtiņus. Un jauki, ja jums ir iespēja iegādāties arī kaut kā tādus sīkākus priekšmetus. Ja? Lūk, atkal ir šis te pincetes tvēriens, kur ir jāņem un jāatrod attiecīgais dārziens. Tātad ir priekšmets, vārds, un bērnam ir jāatrod šis te mazais dārzmīts. Un izmantot šo te pincetes tvērienu. Atkal ir dārzenis, mēs viņam varam nosaukt, ka tas ir cukīnī, un viņš atrod un pieliek. Varbūt ir kādi ceļavārdi. Jā, ceļavārdi ir. Novēlu vecākiem būt pacietīgiem, iejūtīgiem un atbalstošiem tad, kad bērns apgūst lasīt prasmi.